Labrīt visiem! Būšu jau kādam apnicis ar saviem runājošajiem video, bet Dievs mani skubina kaut ko parunāt, un varbūt daudzi, kas seko YouTube un klausās tikai dziesmas, vai ir sekojuši Āfrikas misijas braucienam, un varbūt negrib tik daudz dzirdēt, ko es te runāju, bet man tie vārdi nāk tādi, kad labāk ir būt atraidītam par to, kas tu esi, nekā būt mīlētam par to, kas tu neesi. Un šī vēlme mūsos, kas grib būt visiem laba un izdabāta un tam līdzīgi, patiesība ir tāda, ka tu nekad nebūsi visiem labs. Mēs esam dažādi un katram ir savs kaut kāds redzējums vai savu pārliecību, kā vajadzētu lietas darīt, kā būtu jābūt. Bet šobrīd es vienkārši vados pēc tā, kas manā dzīvē palīdz, kas man strādā. Es piedzīvoju reālus augļus, garīgus augļus, fiziskus augļus, tajā, kad es nesu lietas gaismā, ka es runāju par kaut ko. Un ja kādam tas palīdz, tas ir bonus, bet tiešām šis ir vienkārši treniņš, lai dalītos, lai paustu labo, lai nestu gaismu pasaulē, lai runātu par Dievu mīlestību, par to, cik Dievs ir labs. Un atklātībai ir vienkārši cena, un par atklātību iespējams cilvēki var atstumt, atraidīt, jo viņiem bija kaut kāda sava ideja par to, kāds tu esi. Un varbūt visi domāja arī, kad es visu dienu to vien daru, kā slavēju un lūdzos. Un tagad Elvis dalās ar kaut kādām lietām, tādām netik smukām, tad liekas, varbūt kādam sabojājās tas priekšstats, kā jau tur bija komentārā arī minēts, kad vairs nesakos. un tas ir ok. Un es vienkārši gribu iedrošināt tos, kuriem ir īpaša vēlme būt visiem laba un visiem izdabāta. Tu nekad nebūsi visiem labs. Lūdz Dievu, meklē Dievu, un lai Dievs tev atklājās personīgi. Es sekoju Jēzum, bet tad, kad tu tikai klausies, ko citi tev saka par Jēzu, tad tu tā kā tiec piepildīts ar galvas zināšanām, bet tu pats īsti nesaproti, ko tas nozīmē ikdienā, ko tas nozīmē manā ikdienas dzīvē. Teiksim, tu noklausies svētrunu svētdienā, un viss ir ļoti pareizi un ļoti skaisti, bet tad tu iznāc ārā no draudzes, no baznīcas un domā, ok, ko man ar to darīt. Un tāpēc tā man lūkšana ir, lai Dievs man dod atklāsmi un turpina atklāties, ko tas nozīmē ikdienā, sekot Jēzum, ticēt uz Dievu, staigāt gaismā. Un lai arī katram no jums Dievs atklājās arī ikdienā, ka viņš tiešām ir dzīvs un ka tu nekad neesi viens. Tā kā lai Dievs tevi svētī šajā dienā, lai dod tev spēku, skaidrību, prieku, lai tiešām tā viņa mīlestība nekad nepamet. Un drosmi staigāt gaismā, drosmi būt īstam, atklātam, lai krīt visas maskas nost, lai krīt visi falšumi nost, un tiešām, lai tas potenciāls, kas ir mūsos, lai tās dāvanas, kas ir mūsos, var izpausties visā savā pilnībā. Esi svētīts Jēzus vārdā. Āmen!